Gandrīz pusē pacientu veselības centra 4 fleboloģijas mēneša pirmajā nedēļā konstatētas hroniskas vēnu mazspējas izraisītas problēmas. Daļai no viņiem nepieciešama operācija. Tirdzniecības menedžere Evita Jurkone nolēmusi iesaistīties skrīninga programmā, jo lielāko dienas daļu pavada sēžot pie datora. Nāk vasara, gribās smukas kājas. Un tā ir, ka jau kādu gadu man ir tā kā viena vēna, kas nedaudz tāda, viņa nav neizspiedusies, bet nedaudz redzama, teiksim, savu rādu. Un vēlējos atnākt pie ārsta, pakonsultēties, kādas būtu tās metodas, kā visvienkāršāk to defektu. Tā kā pagaidām tas man tīri vizuāls defekts, kur varētu novērst. Asinsvadu ķirurgs flebologs Ints Ūdris Evitas kājas pārbauda ar dupleksu ultrasonogrāfu. Šī metode ļauj konstatēt arī ārēji nesaskatāmas problēmas. 45% pirmās nedēļas skrīninga dalībnieku diagnosticētas vēnu problēmas. Tās ir civilizācijas sekas, norāda ārsts. Ja agrāk cilvēki daudz strādāja, fizisku smagu darbu, staigāja un darbināja savu kāju muskuļu pumpu, kurš ir galvenais, kurš nodrošina venozu asiņu atteci uz sirdi, lai kājas nepiepams, tad mūsdienās viss darbs ir saistīts ar statisku slodzi, tāda ilgstošu stāvēšanu un vēl vairāk ar sēdēšanu pie datoriem, pie rakstām galdiem, kas būtībā ir tieši tikpat kaitīgs, cik stāvēšana. Dakteris skaidro, kā rūpēties par kāju veselību. Ja jāsaka, ar humoru tad ieteikt ilgi nestrādāt un vairāk pastaigāt. Bet, ja nopietni, tad tiešām savu darbu vietu vajag mēģināt iekārtot tomēr tā, ka ir iespējams zem galda varbūt novietot, ka ir kādi speciāli iegādājumi tādi priekšmeti, kurus var ar kājām mīdīt un it kā tādā veidā darbināt savu muskuļu pumpi. Otrs ļoti būtisks moments ir valkāt šīs vēnu kompresijas zeķes. Viņas var būt vai nu profilaktiskās vai ārstnieciskās, to lai izvērtē varbūt flebologs, kādas nepieciešams, bet tās ļoti atvieglos, teiksim, šo pašsajūtu un arī kavēs slimības attīstību. Tāpat reizi pusstundā vajadzētu izkustēties kaut vai aizejot pēc kafijas. Vēnu problēmas biežāk skar sievietes. Dāmām nevajadzētu valkāt kurpes, kuru papēža augstums pārsniedz 5 cm. Riska grupā ir grūtnieces, jo hormonālo izmaiņu rezultātā atslāpst vēnu muskuļi. Tāpēc, gaidot bērniņu un pāris mēnešus pēc dzemdībām, vajadzētu valkāt kompresijas zeķes. Otra lieta, kas arī ir vienlīdz riskanti, ir hormonāla kontracepcijas preparātu lietošana, kura var radīt dažādus asins recēšanas problēmas, trombu veidošanos, un tas būtu arī pieskaitāms viens no riska faktoriem. Tomēr, ja vēnu problēmas jau konstatētas, ar riska faktoru novēršanu vien būs par maz. Hroniska vēnu mazspēja attīstoties progresē. Tas ir kā balons, kurā jūs pūšat iekšā gaisu, viņš pūsās vien lielāks, kamēr pārplīst. Vēns ir tieši tāds pašs sākotnēji sabojājis vārstulis, un cilvēks par to nemaz pats pirmā brīdī nenojauš, bet slimība turpina progresēt. Un visi šie sānu zari uzpūžās lielāk, un tad, kad jau parādās vēnu varikos, tad ir nepieciešama jau lielāka apjoma operācija. Ja to neveic, tad šī slimība var arī pāriet uz skart jau dziļo vēnu sistēmu, kuru, protams, sārstēt vairs nevar, jo dziļās vēnas, diemžēl, mēs izoperēt nevaram. Jau ziņojām, ka Veselības centrs 4 ieviesis ikgadēju tradīciju aprīli pasludinot par fleboloģijas mēnesi. Ņemot vērā vēnu problēmu izplatību, vairāk uzņēmumu strādājošajiem, kuru darbs saistīts ar ilgstošu stāvēšanu vai sēdēšanu, tiek dāvāta bezmaksas ārsta konsultācija un ultrasonogrāfijas pārbaude. Tāpat Veselības centra 4 pakalpojumi ir pieejami ar ievērojamām atlaidēm.